Ko īsti nozīmē būt sievietei līderei un vadītājai? Sieviete, vadītāja, līdere, jo šos te 3 aspektus salikt kopā, šie 3 aspekti veido šo te veiksmes stāstu. Un, ja ir jāatrod šāds cilvēks, tad pirmā, kas man nāca prātā, tā bija tieši Vineta. Man bija jāmeklē cilvēks, vienā personā, vadītājs, līderis. Un pirmais cilvēks, kas nāca prātā, tā esat jūs, Vineta Melgārša, Valmieras tehnikuma vadītāja. Manuprāt, vismaz ar valmieriešu acīm mēs varam teikt, ka jūs varat justies laimīga, jo jūs esat pašrealizējusies kā personīgi, tā arī profesionāli. Jums ir izdevies realizēt šo te lielo trīnieku - sieviete, līdere, vadītāja. Kā jūs varētu iedvesmot un iedrošināt vairāk sieviešu kļūt par līderēm? Darīt to lietu, kas tev patīk. Jo par līderi mēs varam runāt mazākos mērogos, mēs varam runāt ļoti lielās kategorijās, bet tajā brīdī, kad tu sako savai sirdsbalsī, priekš sevis ir esi līderi. Un tas, manuprāt, arī ir šis te pievilkšanas spēks taviem līdzpētniekiem. Jā, tad man atbild būtu dari to, kas tev patīk, un ej tur, kur tev sirds liek. Dažbrīd mēs nonākam ļoti sarežģītās situācijās, kurās mums nākas pieņemt pat nepopulārus lēmumus. Kā jūs pieņemat lēmumus? Kādā mērā jūs praksē izmantojat dažādas lēmumu pieņemšanas veidus un ko tas no jums kā no Vinetas prasa? Jā, šeit mēs atgriezīsimies pie sākotnējā definējuma par vadītāju tipiem, un vadītāju tipiem arī raksturīgākais viens no rādītājiem kritērijiem ir spēja pieņemt vai novilcināt lēmumu pieņemšanu, spēja pieņemt arī nepopulārus lēmumus. Šeit mēs varam runāt par reakcijas tipu kā tādu. Ja tu tici savai idejai un virzies virzienā, par ko esi pārliecināts, tad šī lēmuma pieņemšana ir pašsaprotama. Un es no prakses esmu pārliecinājusies, reizēm ir tā, ka jo sāpīgāki lēmumi ir jāpieņem, acīm redzot, kaut kādā posmā ir notikusi lēmumu pieņemšanas atlikšana. Un tādēļ sanostot problēmām, sanostot procesiem, šie lēmumi ir nepopulārāki, skar lielāku sabiedrības loku, tādēļ faktos, datos balstīti, pārdomāti, nokomunicēti lēmumi, viņi ir jāpieņem īstajā laikā, īstajā brīdī. Un bieži vien ir tā, ka mēs dzirdam, un arī tagad mēs runājam tieši par to veiksmes stāsti, bet šādi tad gadās arī neveiksmes stāsti. Un varbūt, ka kādreiz kaut kādā momentā pat tas ir zināmā mērā vērtīgāk, jo tas vienmēr kaut ko māca mums. Vai ir gadījies kāds šāds neveiksmes stāsts, kas tālāk jau novedis ir pie veiksmes stāsta? Mēs ar komandu parasti īpaši labvēlīgi perioda gadījumā aicinām viens otru neatslābt un saprast attīstībā dinamikā, gan pozitīva, gan negatīva. Tas ir tāds kopu process, nedalāms process, un viss ir relatīvs. Tajā brīdī, kad šķiet, ka ir sasniegts kārtējs panākums, patiesībā, ja mēs sākam mērot, tad saprotam, cik daudz attīstības iespējas ir priekšā. Un, protams, pieņemot lēmumus, arī nepopulārus, pašsaprotami, varbūt arī viņi nākotnē koriģējami. Tādēļ tā ir tāda veselīga attīstība, tāda veselīga organizācijas attīstība. Un jo grūtāk mēs jūtamies kādā brīdī, jo vairāk mēs tajā brīdī mācāmies. Jo mācīties mēs varam tikai tajā brīdī, kad mums ir piepūle. Jā, tad, kad mēs izējam nedaudz ārā no savas komforta zonas, mēs atgūstam kaut ko jaunu.
mēs nonākam jaunā attīstības līmenī. Jā. Lai līderim, vadītājam būtu ko vadīt, viņam apkārt ir jābūt šai komandai. Jūs jau pieminējāt, ka bija 110 cilvēki. Jā. Jo spēcīgāks būs līderis, jo spēcīgāka būs viņa komanda. Pēc kādiem kritērijiem jūs, kā vadītājs, atlasat savu komandu? Kāds ir jūsu darba motivācijas saturs, lai komanda veiksmīgi funkcionētu? Man laikam ļoti bija paveicies. Pirms 8 gadiem uzsākot vadīt šo izglītības iestādi, bija vismaz daži komandas spēlētāji, kuri bija līdzīgi domājoši. Un tad jau bija iespējams veidot šos ēkas pamatus uz vienotām vērtībām, uz vienotiem mērķiem. Un viennozīmīgi veselīgas komandas attīstības sastāvdaļa ir komandas dalībnieku mainība ik pa laikam, un ne tam dēļ, ka komandas vadība būtu slikta, vai komanda būtu slikta, vai indivīds būtu problemātisks, bet tas, kas vienā brīdī der man kā individam, kādā citā brīdī, citos apstākļos, jau tas man nav vajadzīgs, man ir profesionāla izaugsme, bet tādā veselīgas komandas dinamikas rezultātā mums vienmēr ir izdevies paturēt šo vilkumi uz pozitīvu attīstību un šādā veidā iet vienā virzienā. Šeit ir runa par vienām vērtībām. Manuprāt, vērtības tas ir tas galvenais, jā. Ejot mājās no darba, būt pārliecinātiem par to, ko tu esi darījis un ko tu esi darījis šajos apstākļos vislabāk, kāds ir iespējams izdarīt. Kolosāli. Jā, un vēl runājot par vērtībām tālāk, jaunās tehnoloģijas attīstās ar katru dienu, bet tomēr visa pamatā vēl joprojām ir vislielākā vērtība cilvēks. Vai varat minēt kādus labās prakses piemērus darbinieku subjektīvās labklājības veicināšanai savā organizācijā? Ja runājam par komandas dalībnieku, par darbinieku labbūtību, tad Valmieras tehnikums ir darījis ļoti daudz, lai darbinieki šeit justos labi. Ir dažādas materiāli motivējošas sistēmas, ir korporatīvie pasākumi, ir lieliski sakārtota darba vide, bet, manuprāt, nemelosim paši sev. Lielā mērā ik katra profesionālā labbūtība ir atkarīga no tā, kāds es kā cilvēks esmu savā dzīvē īstenojies. Un neviena motivācijas sistēma nestrādās brīdī, ja tu atnāc uz darbu neapmierināts, varbūt iespējams pats ar sevi, iespējams neapmierināts ar apstākļiem, personiskiem apstākļiem, kuros tu esi. Iespējams, ikvienam no mums ir pārējošākas un nepārējošākas grūtības, bet šī te spēja sastrukturizēt privāto dzīvi, savas profesionālās dzīves eksploatācijas sasaistē ar to, ko nodrošina darba vieta, tā ir ļoti, ļoti svarīga. Tiklīdz kā viens no šiem elementiem nestrādā, nav iespējams pilnībā pārliecināt par to, ka cilvēkam dzīvē ir viss kārtībā. Lielā mērā viss ir katru mums pašrokās. Bet kādēļ tas darbinieks gribētu nākt, piemēram, strādāt pie jums uz tehniku? Kā ik viens darba devējs, manuprāt, arī izglītības iestādes vadītājs patreiz ir ļoti sarežģītā situācijā, jo darba spēks trūkst vienā Latvijas uzņēmumā, nozarē, un tādēļ jau darba vietas sacenšas labotības pasākumu nodrošināšanā, un vienam tas būs mikroklīns, vienam tās būs sociālās garantijas, citam tā būs sakārtotā darba vide. Tas ir tas individuālais motivators, kas nostrādā un darbinieks izvēlas par labu vienai vai otrai darba vietai. Manuprāt, darba devējam vissliktākais risinājums ir tad, ja iesaist darbinieku
tikai tādēļ, ka šajā brīdī šeit visvairāk ir iespējams finansiāli nopelnīt. Jo apstākļi finansiāli nopelnīt var mainīties ļoti, ļoti ātri, un līdz ar to šie darbinieki noteikti rotēs vienā, otrā, trešā darba vietā. Un tādēļ finansiālais motivators ir ļoti svarīgs ikvienam no mums dzīvē, bet noteikti viņš nevar būt izšķirošais, kas noteiktu piederību vienai vai citai iestādē uzņēmumā, kurā strādā. Pateicoties jūsu veiksmīgajai darbībai, jūs tehnikumu latiņu esat pacēlis jau ļoti augstu. Pavisam man gribās teikt jau jaunā, citā līmenī. Un parasti saka, ka galvenais vērtētājs ir klients. Jūsu gadījumā klients ir jaunietis. Un mūsdienu jaunietim ir ļoti liels prasības, jo viņš ir ļoti izglītots. Un man ir nācies dzirdēt no pašiem jauniešiem, ka viņi dod priekšroku, piemēram, jūsu nākt mācīties uz jūsu tehnikumu, ko jūs esat izveidojis tādā līmenī, nevis doties pat uz ģimnāziju. Kas ir šī veiksmes atslēdziņa? Ļoti patīkami dzirdēt šādus vārdus, bet mēs joprojām esam ceļā vidū, un vienmēr mēs varam uzlabot procesus ikdienā, lai izglītības iestāde kļūtu vēl pieejamāka, pievilcīgāka gan jauniešiem, gan vecākiem. Un, ja mēs runājam par izcilu izglītības iestādi, tad tajā ir jāatrod vieta ikvienam. Gan jaunietim, kuram ir bijušas grūtības mācībās, gan jaunietim ģimnāzistam, gan arī jaunajām māmiņām, gan arī darba meklētājiem. Tas ir darbs pie izglītības kvalitātes, un šeit es atkal atgriezīšos pie komandas lomas. Ļoti svarīgi ir visiem vai lielākai daļai komandas spēlētāju, lai būtu līdzīga izpratne par kvalitāti un izglītības procesu kvalitāti. Un līdz ar to tad jau mēs varam kopīgi ar rezultātā šos procesus uzlabot, bet izglītības kvalitāte ikdienas darbā tas ir ļoti svarīgi. Mēs esam veikuši daudz mājasdarbus, un nevienmēr šie mājasdarbi arī ir bijuši ar populāru lēmumu sakām, un reizēm mēs to esam izdarījuši finansiālā ietekmē uz ikatra maciņiem. Tādēļ, jā, tad, kad ir pamatlietas sakārtotas, tad mēs varam jau sākt attīstīt nākamo pakāpi. Jā, tas laikam arī būtu viss. Paldies par šo brīnišķīgo interviju, un es novēlu attīstību un veiksmi arī turpmāk. Paldies par sarunu.